Aicināšu sesto no mūsu 7 diskusijas dalībniekiem šodien Mārtu Morozovu no organizācijas Talantu Kalve, kura pastāstīs par jauniešu apmaiņām. Un jauniešu apmaiņas projektu mērķis ir veicināt jauniešu aktīvo pilsoniskumu, iesaistot jauniešus Eiropas projektos, kā arī neformālās izglītības ceļā pilnveidot daudzveidīgas personiskās un profesionālās kompetences. Jauniešu apmaiņas projektus izstrādā un īsteno jaunieši ar grupas līderu atbalstu. Tagad, tev dzirdot šo formālo definīciju, ir saiknes ar jauniešu apmaiņām? Jā. Super. Pastāsti par to, kā tu redzi jauniešu apmaiņas jau īstenojis tās, kas tās ir un kāda bija tev pieredze to darot? Es teiktu, ka jauniešu apmaiņa vairāk ir kā iespēja katram jaunietim, es tā teiktu. Un iespēja veidot kontaktus, iespēja uzzināt kaut ko jaunu, iespēja pilnveidot savas prasmes, iespēja, te varētu saukt bezgalīgi daudz, bet jā, es teiktu viena liela iespēja. Un kāds bija tavs ceļš līdz jauniešu apmaiņas implementēšanu? Vai tu pirms tam biji piedalīsies šāda veida projektos un tad kļuvi par organizētāju, vai tu pat taisno lec iekšā organizēšanas procesā? Es biju skolas Erasmusā, kas ir daudz savādāks, es tā teiktu, jo to īsti neorganizē jaunieši, bet gan skolas vadība. Pieaugušie cilvēki un tā. Bet tā, kad jauniešu apmaiņā tā īsti nē. Man pastāstīt arī, kā es līdz tam nokļuvu? Jā, lūdzu. Jā, vienu dienu skolā starpbrīdī pie manis pienāk man labākā draudzene. Viņa man saka, mēs aizbrauksim tur, un tur būs kaut kas. Tur mēs kaut ko tur iemācīsimies. Kaut kādas apmācības, 3 dienu apmācības kaut kur. Tur viss bez maksas, gulēšana. Es viņai saku, jā, braucam. Nezināju, kas tas ir, kur braucu, nav nejausmas. Viņa zināja kaut ko, bet es aizbraucu. Tas bija līdzdalības apmācības. Tad es iepazinu, kas vispār ir JSPA, kas ir, kāda šī ir pasaule, kaut kādi projekti. Jā. Bet tātad līdzdalības apmācības, un tur arī sāka rasties jūsu ideja projektam? Jā. Un kāda vispār bija jūsu ideja, kas bija jūsu projekts? Mans pirmais projekts, kas bija pirms 2 gadiem, tas stāsts, ko es stāstīju, bija pirms 2 gadiem, jā. Un pirms 2 gadiem mēs uzrakstījām projektu par tabū tēmām. Tas bija mans pirmais projekts, jauniešu apmaiņas. Un tad šogad es jau rakstīju savu otro projektu par to, cik svarīgi pagājušajā gadā. Jā. Par ko rakstīt? Par to, cik svarīgi jauniešiem ir izkāpt no savas komforta zonas. Skaidrs. Un pastāsti par tā pirmā projekta realizēšanu reāli. Es saprotu, jūs arī tad noteikti vadījāt aktivitātes jauniešiem un kopā ar viņiem sadarbojāties. Kāds bija tas viss process reāli uz vietas, darboties ar jauniešiem? Kā tas bija? Es pati esmu jaunietis, un es saprotu, kā es gribētu sastrādāties ar citiem jauniešiem. Bija diezgan viegli, bet vairāk to pieredzi un kas vispār ir jādara, jo mūsu organizācijai arī tas bija pirmais jauniešu apmaiņas projekts. Un tad es vairāk smēlos tās idejas, ko es gribētu viņā redzēt tajā skolas Erasmusā. Jā, ka tur ir tie kultūras vakari, ka tur ir jāmācās kaut kas. Protams, arī no apmācībām daudz ko uzzināju, bet vairāk no pieredzētā. Skaidrs. Un cik grūts un ilgs bija rakstīšanas process? Es neteiktu, ka ļoti grūts, un neteiktu, ka arī ļoti viegls. Vairāk pa vidu, jo es teiktu, ka galvenais, kas ir vajadzīgs, lai uzrakstītu projektu, ir atbalsts. Atbalsts cilvēks, kuram ir pieredze, kas zina, kā raksta dokumentus, kā raksta papīrus, kā raksta garus tekstus. Un bija interesanti arī, kad projektu, kad atver to
to veidlapu, kur ir visi tie jautājumi. Nu, mūsu valodā tas bija jāraksta palagi. Nu, tā kā lieli teksti, un tad tev ir tā kā jāapvārdo viņi. Un, nu, liela teksta rakstīšana. Gandrīz katrs jautājums kā vesela eseja. Tā kā arī no pašas rakstīšanas var kaut ko paņemt līdzi un iemācīties. Skaidrs. Un, kā jūs izvēlējāties, kur projektam notikt, kādus partnerus vispār ņemt uz projektu? Ar partneriem ir ļoti interesanti, jo parasti tas pareizais variants ir tu atrod partneri, un tad jūs kopā ar to partneri kontaktējoties rakstat projektu. Bet, ja tu esi atnācis tā kā svaigs gurķītis, un tev nav īsti partneru, un tu atrod kaut kādus partnerus, bet ir grūti tā kā uzreiz sastrādāties, tad pēc būtības sanāk, ka tu pats uzraksti ar savu organizāciju, un viņi vienkārši atbrauc un dara to, ko jūs esat paredzējuši kā organizatori. Jā, bet ir grūtāk sastrādāties ar nezināmiem partneriem. Mēs meklējām partnerus Facebookā, Salto Youth, kas ir tā platforma Otlas. Jā, tad vēl arī caur kaut kādiem partneriem, tad vēl citu organizāciju partneriem meklējām. Bet ir vajadzīga vizītkarte, kuru tu aizsūti tiem it kā topošajiem partneriem, un tad viņi zina, vai viņi grib būt tavā projektā vai negrib. Jā. Un no projektā īstenotajām aktivitātēm tur tiek pielietotas visādas metodes, neformālā izglītība. Kā jūs līdz tam tikāt, un varbūt ir kāda viena aktivitāte, kas tev ir iespiedusies galvā, ar ko tu gribētu padalīties? Tā kā konkrēta aktivitāte no projekta. Jā. Man vismīļākā lieta projektos ir pārgājieni. Pārgājieni nevis vienkārši mēs ejam, mēs apstājamies, pēdam, ejam, bet vairāk tas, kad ir cilvēki, kas ir piedzīvojuma terapija, bet vairāk pārgājiens integrēts ar dažādām aktivitātēm mežā. Un tā ir mana mīļākā sadaļa. To mēs parasti taisam 3. dienā, jo zinām, ka projektā 3. diena vienmēr ir lūzuma punkts, kad visiem ir kaut kāds, nekas nepatīk, neko negrib. Un tad 3. diena ir tāds, kad var pabūt ar sevi. Un mēs esam dabā, un nav tās telpas, kurā tu esi ierobežots, un ka tev kaut kas atkal ir jāklausās, vai arī atkal kaut kas iekšā jātaisa, kaut kādi grupu darbi. Bet, kad tu vienkārši vari būt ārā, kur tā telpa ir plašāka, un jā, vispār pārgājieni ir ļoti laba lieta. Tam es piekritīšu. Pastāsti, kas bija tev vislielākās bailes rakstot un vispār uzsākot šo procesu, un kā tu tam tiki pāri? Man nebija. Nebija baili. Ideāli. Tad jau tev pa lielam uz šo nākamo projektu ir pilnīga pārliecība. Pareizi saprotu, viņš tagad ir iesniegts, un tad tiks implementēts kaut kad. Nē, jau arī ir. Arī otrais. Jā. Pastāsti par otro. Kāda bija atšķirība ar pirmo, vai bija kaut kas tāds, ko tu ņēmi vērā, ko jūs labāk darījāt? Pirmo un otro es rakstīju ar dažādiem cilvēkiem. Pirmo es rakstīju ar savu labāko draudzeni. Un stāsts bija tāds, ka tas tā kā ir stāsts, kas man visvairāk asociējas ar to projektu. Kad pirms projekta es sastrīdējos ar savu labāko draudzeni. Un mēs bijām 4 cilvēku grupā, un mēs var teikt, ka tā grupa sadalījās 2 daļās. Un es biju vienā pusē ar vēl vienu meiteni, un otrā pusē bija mana labākā draudzene, kur vairs nebija labākā draudzene, ar savu puisi. Jā, un bija 3. diena, un mēs devāmies uz Rīgu. Tad mēs tur skatījāmies visādus muzejus. Protams, mēs bijām sastrīdējušās, tas bija jau pirms. Bet pienāca tas projekts, mēs saprotam, mums viņš ir jārealizē. Un ir projekts, 3. diena,
Un es atstāju, mēs braucām atpakaļ mājās, man bija uzticēti čeki par par transportiem, visu pārējo. Un es nejauši viņus izmetu vilcienā miskastē. Un tad mēs sēžam vakariņās pie galda, un man prasa tos čekus, un es atceros to brīdi, kā es viņu ieliku miskastē. Bet notika ļoti maģisks brīdis, kad mans labākās draudzenes puisis, viņš atrada, ka tas vilciens brauc atpakaļ garām Ogrei, un mēs pēc tam lecām tajā vilcienā, atstājuši savas vakariņas un devāmies trash diving. Jā, mēs rakņājāmies pa miskastēm, meklējām 116 €, lai viņi nav jāmaksā no savas kabatas. Bet tas brīdis bija tas, kad mēs tā kā saliedējāmies. Jā, 3. diena, vēl 4 palikušas, bet jā. Bet arī no pirmā projekta es guvu kaut kādu mācību, kad varbūt ar labāko draugu nevajadzētu rakstīt projektu, jo tās ir tuvākas attiecības. Un ar meiteni, ar kuru es rakstīju šo projektu, mēs arī rakstam nākamo tagad, lai iesniegtu februārī. Mums ir tādas kā darba attiecības. Mēs rakstam tikai projektus, braucam tikai uz apmācībām, un mums tādas baigās draudzības, ka mēs baigi nav. Bet jā, mums ir labas attiecības, bet tā ārpus projektiem nav. Un tas, manuprāt, ir arī tas, ko es ieteiktu cilvēkiem, kad ir tas projekts, jums ir tās projekta attiecības, jūs esat komanda, un jā. Es tev noteikti piekrītu. Es arī īstenībā esmu rakstījis jauniešu apmaiņas draugiem, un es zinu tos amerikāņu kalniņus, tajā visā emociju virpulī, kas notiek. Un no tava stāsta, tas ir apbrīnojami, kādos veidos šie projekti saliedē cilvēkus. Īstenībā tas ar miskastes meklēšanas... Beigās atrada tos čekus? Jā. Bija? Tad jau vispār ļoti laba saliedēšanās aktivitāte. Tā ir projektu rakstīšanas burvība. Nevar līdz galam paredzēt visus riskus, bet beigās tu jau tiec tam visam cauri un gūsti labas mācīšanās iemaņas. Tā, ir projekts, un viņš beidzās vienā mirklī, un tad ir atskaišu daļa. Kā ar to? Atskaišu daļa nav mana mīļākā daļa. Varbūt ir kāds, kuram ir, varbūt var pacelt roku. Neredzu nevienu roku, tā tad, jā. Atskaišu daļa nav tā mīļākā, jo tur atkal jāraksta milzīgi palagi, milzīgi blāķi ar tekstiem, ko jūs darījāt, kā tas notika. Jā, bet kas jādara, tas jādara. Tā ir arī ar projektiem, ir tie mirkļi, ka vienkārši jāiespringst un jāizdara tas, kas jādara. Tu pieminēji to saliedēšanos aspektu projektos. Kā tas bija varbūt ar pašiem projekta dalībniekiem? Vai sanāca arī izveidot saiknes ar visiem starptautiskajiem dalībniekiem, un vai tu vēl joprojām viņus uzturi? Es runāšu tagad par otro projektu, kas bija šajā jūlijā. Un pagājušā gada jūlijā jau, ak Dievs, tik grūti pierast, ka jauns gads. Un mums izveidojās ļoti tuva saikne ar visiem projektu dalībniekiem, un mēs vēl tagad sarakstamies grupā, kad sūtam visādas bildes, kā mums iet. Mēs pat taisījām Zoom mītingus, kur mēs mācījāmies viens otru valodas. Mēs mācījāmies spāņu, igauņu un latviešu. Un pat rakstījām veselu Google dokumentu ar visiem vārdiem, ko mēs esam iemācījušies. Un tīpaši ar spāņiem mums izveidojās ļoti foršs kontakts. Un tagad mēs esam izdomājuši, ka mēs rakstīsim projektu Spānijā. Tas tagad top. Mēs plānojam viņu februārī arī iesniegt. Un tas arī ir stāsts par partneriem, kad partnerus ir diezgan grūti atrast un labus partnerus. Un vēl jau tajā projekta nedēļā bija tā ideja, un visi runāja, ka mēs arī ļoti gribētu, lai jūs atbraucat uz Spāniju. Un
Jā, nu, tā kā partners ir grūti atrast. Bet es esmu priecīga, ka mums tas ir izdevies. Un caur vairāk jau implementētiem projektiem sanāk atrast tos pareizos cilvēkus, un tad jau var tālāk sadarboties, kā es dzirdu no tevis, ka ir partneris Spānijā, un tas ir ļoti, ļoti forši. Tagad šeit noteikti mums arī zālē ir daudz jauniešu, kas labprāt mēģinātu kaut ko tādu. Kas būtu tie tavi galvenie ieteikumi šiem jauniešiem, lai realizētu jauniešu apmaiņu? Nu, ja jūs redzat iespēju, sakiet jā. Tā kā filma Yes Man, nu, ļoti laba filma, noskatieties, bet tā tiešām ir. Jūs redzat iespēju, sakiet jā, jo visas foršās iespējas vienmēr kaut kur forši aizved. Bet, ja jūs vēlaties rakstīt un neesat neko rakstījuši, rakstiet. Tiešām rakstiet. Tukši vārdi drusku, bet tiešām rakstiet. Un ar ko vajadzētu sākt? Vajadzētu atrast savu organizāciju. Ja viņa ir atrasta ļoti forši, tad atliek tikai atvērt veidlapu un rakstīt. Tas arī viss. Nu, nav nemaz tik grūti, bet, protams, ir daudz statūti un dažādas šīs grāmatas un visādi tie, jā. Bet tas viss ir ļoti garlaicīgi. Bet tā tas ir, un ja gribu uzrakstīt ļoti labu projektu, iesaku aizbraukt uz apmācībām. Kaut kur, jā? Jā. Jā, kaut kur. Super. Varbūt kādam vēl ir jautājumi? Labi, bet tad teiksim paldies tev. Paldies. Lūdzu.